bez gaļas, protams, mēs nevaram iztikt. Ja? Man te ir dažādi šodien līdz visādi labumiņi. Šašliks. Nāk mums ciemiņi. Lielāks, mazāks iesmiņš, liekat gaļiņu, liekat man te ir dārzenīši pa vidu. Liksim tā, lai mums varbūt te tās rieviņas iecepās. Šķersam. Tā. Šī man ir vesela vistas filē. Es vēl likšu visu un es jums stāstīšu par to, bet es gribu, lai jūs redzat, viņa nav negriezta, viņa nav neklapēta. Un tas ir ļoti svarīgi, kad jūs cepat grillā, gaļa nekādā gadījumā neklapē. Nākošais mums ir mazas vistu akniņas. Pilnīgi bez nekā mēs uzbērsim tikai pipariņas bišķiņu garšvielai, bet ne sāli. Es ļoti bieži runāšu šodien par to, ka sāli nevajag bērt. Sālī ir viena nelaba lieta. Sāls kā tāda ir kaitīga, bet priekš grilla sāls noņem jebkuram produktam sulīgumu. Labāk sālī bērt pēc tam, kad viņš ir sacepies. Viņš nekur nepaliks. Tā, akniņas ar mums ir. Šito mēs vēl uzliksim. Un šities jums uztaisīšu tādu ļoti labu svētu paēdienu. Man ir cūkas karbonādīta bieza, kā jūs redzat, atkal neklopē. Es viņai teicu uztaisīšu jau tādu kabatiņu. Un mēs tajā kabatiņā ieliksim iekšā tādu ļoti liesu cūgaļas karbonādas šķēlīti. Vienkārši ieklāsim vienu gabaliņu iekšā. Bet atkal, kā jūs saprotiet, tas pildījums var būt absolūti pēc jūsu fantāzijas, ko tik jūs tur nevēlaties. Bet šī ir tāda klasiska, es pat teiktu, restorāna recepte. Bet faktiski jūs varētu likt jebkuru arī no šiem smalcinātiem dārzeņiem. Tomātu, sīklos, ķiplokus, sēnes, ceptas, vienalga, kādas jums patīk. Vienkārši lokam ciet, nu ritīgs svētku ēdiens. Drusciņi pa virsu atkal piparu maisījumu, tikai ne sāli. Un liekam viņu arī vēl blakus klāt, jo mums vēl tieši vietiņi ir. Un es vēlreiz atkārtošos par to pašu, ko es teicu. Tad, kad jūs taisiet vāciņu ciet, tikai nekādā gadījumā viņu nespiediet. Viņš pats ar savu svaru, tik cik uzguļās, tik viņš arī cepās. Jo tad, kad jūs saspiediet, viņš deformējās, un viņam pazūd tā forma, un viņam iztek arī ārā kopā ar taupiem visu sulu. Par gaļu runājot, tas ir ļoti svarīgi. Gaļu griezat biezu. Ja jūs griežat karbonādi, tad griežat bieži šķēlīt, par āmuru aizmirstiet, tas arī jums ir ļoti vienkārši. Nogriežat šķēlīt, gribiet marinējiet, gribiet nemarinējiet, cik jums ir laika. Liekat grillā iekšā. Kāpēc es par to klapēšanu saku, ka nevajag klapēt? Tad, kad gaļiņu klapē ar mūsu mīļajiem āmuriņiem vai irdinātājiem, gaļiņai tiek sairdinātas šūniņas. Un ja šūniņas tiek sairdināts, tad, protams, no gaļiņas tiek ārā sula. Mums ir tā labā lieta, ka mēs varam izcept šeit to gaļu neklapētu, jo viņi cepās no abām pusēm. Jūs man noteikti teiksiet, nu kā es uz pannas neklapēšu gaļu? Es jums pilnīgi piekrītu. Uz gaļas bieži šķēli praktiski ir grūti uzcept, tad viņi ir jāliek pēc tam cepeškrāsniņā, lai viņi izcepās līdz galam, savādāk viņi iekšā paliek vienkārši negatavi. Ja? Bet šī gadījumā ir tā labā lieta, ka grils aprauj ātru kārtiņu gaļai, un viņš dzen šo sulu uz vidu. Un tā sula paliek iekšā. Viņa, ja, protams, gaiz gabaliņš no pārcep. Redziet, mēs attaisam vaļā, un jūs jau redzat, visam ir maza brūna garoziņa. Atkal liekam ciet, un smuki cepās. Un kas notiek ar gaļiņu? Viņam tā suliņa paliek iekšā. Un kas paliek iekšā? Jebkurai gaļai, tāpat kā dārzenītim, ir sava sāls daudzumiņš, savs cukuru daudzumiņš, savs skābumiņš. Jūs noteikti visi zinat par to, ko mēs tagad runājam, jo esat noteikti katru pamēģinājusi parasti tvaikot kaut kādu gaļas ēdienu. Pilnīgi bez nekā viņš vienalga labi garšo. Jo jūs mazāk viņiem liekat kaut ko klāt, jo jūs vairāk dabūsiet ārā to dabīgā produkta garšu, smaržu un aromātu. Tagad es jums parādīšu vienu lietu. Redzat, mums te ir dažādi līmeņu gaļas, lai jūs tas nebaida. Loģiski, ka pie šī gabaliņa tā augšējais grila vāciņš tiek visātrāk. Tāpēc mums tā mazā akniņa prasās, lai viņu apgriež uz otru pusīti. Ja? Ļoti uzmanīgi, kā jūs redzat, es arī to daru ar dakšiņu, ja? Bet nekādā gadījumā nevajadzētu skrāpēt tik to virsmu no nažiem un dakšām. Bet paskatāmies, kas mums ar vistiņu notiek. Jā. Paskatāmies, kas mums ar šašliciņiem notiek. Protams, ja jūs mājās tagad liktu tikai šašliks vai tikai vistas filejs, tad jūs viņus liktu visas cieši klāt viena pie otras, un jums nebūtu tie augstumi. Kad jūs gaidat ciemiņus, droši liekat uz galdu, tā kā mēs to tagad daram ar Lauru. Sēžat visi apkārt un droši grilējat kopā ar ciemiņiem. Visiem parasti ļoti garšo dabīgi šādi ēdieni. Turklāt tas ir ļoti ātri. Es aizmirsu jums pateikt. Šī vistas filē vidēji cepās apmēram 6-7 minūtes.
Ja šī te karbonādes šķēle, es pieļauju domu, ka viņa pēc 1 minūtes būs gatava, mēs patreiz cepam 3 minūtes, mēs to laiciņu esam uzņēmuši un skatāmies, cik mums tas ilgi viss cepsies. Ļoti, ļoti ātri cepās gaļa un zivis. Vidēji karbonādi no 4 minūtēm līdz kotletes 5-6, tad cit arī kotletes iznāk bezdievīgi labas. Ar maizēm, bez olām, kā jums tīk. Saitā lasīja, viena no jūsu meitenēm bija fantastiski recepti ieliktus ar kāpostiem, fantastiski kotlets iznāca grillā. Pilnīgi bez taukiem, smuki iztek vēl ārā, viss treknumiņš, ja nu negadās lielo gaļiņu, bet cūkas gaļu maltā. Bet es iesaku vispār to, ko ieteica viena jūsu kolēģi meiteni. Malta gaļa, pipariņš sāls, kas garšo, piedevas, ķiplociņš, sīpoliņš, nekāda ola, nekāda maize. Atstājiet tās vienības citam ēdienam. Dabīga maltas kotletīte, grillā iekšā, bez taukiem 5-6 minūtes, tikai galvenais nepārcept. Un tagad par nepārcepšanu. Gaļām ir ļoti svarīgi tiešām novaktēt, kad viņas ir gatavas. Un vislabākais veids ir taisīt šitādu iegriezumiņu, tā kā mēs te tagad darīsim. Un skatīties to gatavības pakāpi iekšā. Nebaidieties, ka jūs griezīsiet viņu iekšā. Jūs vienkārši ļoti labi varēsiet novērtēt, kad tā gaļiņa ir gatava. Arī šim te šašlikam, man te šoreiz tādi mazāk tie gabaliņi. Bet redziet, šašliks mums jau ir gatavs. Tā, šašliks mums ir cepies 5 minūtes. Ar visiem dārzenīšiem. Tie, kas grib, protams, viņus brūnākus, jūs variet pacept viņus brūnākus vēl. Akniņas mums, es domāju, arī mēs iegriežam, paskatāmies, kas mums iekšā notiek. Redziet, viņam vēl bišķiņ rozā suliņa. Drusiņu vēl uzliekam virsū. Ja mums būtu tikai akniņas, tad jūs jau saprotiet, ka tas vāciņš tiktu līdz tai akniņai klāts un viņi būtu ātrāk gatavi, jo mums tagad tā lielā jubilejas pildītā karbonāde cepās, tāpēc mums vienkārši tie pārējie mazie gabaliņi ilgāk cepās. Ja jūs gribat cept bērniem desiņas, cīsiņas, tie paši kupāti, ko dara svaru meitenes, vērotāju meitenes, viņas ir gudrnieces, viņas paņem desiņas, sabakst ar koku iesmiņu, liek grilliņā. Viņam izveidojās caurumiņi, kā jūs saprotat, no desiņas vēl cepoties, tā kā ārā viss liekiet tauki. Piedevām tas viss ir atkal ļoti ātri un garšīgi. Es jums varu parādīt, kā jūs redzējāt, mums jau faktiski šodien te nekā atrakta. Nu nav pa lielam. Bet jūs variet redzēt, kas mums jau te tek ārā. Īpaši šis trauciņš parāda sevi, kad tiek grillētas lasas, kad tiek grillēta foreli. Bet zivis ir vienkārši fantastisks, es nebaidīšos šī vārda. Un ar ziviem, kamēr man te cepās vēl gaļiņu, veselā ziltiņa, vienalga forelīt lasīts, kas ir arī lētāk vienmēr, ar visu ādiņu, ar visu kauliņu, griežam biezas steika šķēlītes, atkal pirksta 2 biezumā. Viss liekam, uzspiežam citronu siliņu, tikai nekādās gadījumā ne sāli. Citronu pipariņas grillā iekšā. Visi laša tauki iztecēs ārā, pustāv ļoti būs pilna ar taukiem. Lasas tāds vidēji izmēra apmēram cepās 7, 9, 10 minūtes. Protams, ja tā muguriņa ir lielāka, tad varbūt minūtīt ilgāk. Ja kāro karbonāda kaulu, atkal, ja grūti pagatavojums, ņemat karbonādī, tikai neklapējiet, ar visu kauliņu liekat grillā iekšā. Ja, par kotletītēm es jau teicu. Tur ir eksperimenti jūra, ko tur vispār var darīt. Tā, mūsu mazā akniņa ir gatava. Ja gribās vēl ciemiņus pārsteigt, var blakus uzcept bekoniņu un ietīt bekoniņā šīs akniņas. Tas atkal ir tāds svētku ēdiens. Tā, nu redzat, viss filē mums tūlīt 1 minūte un būs gatava. Ko dara mūsu karbonādīti? Karbonādīti mums arī būs gatava. Ņemsim viņu jau nost. Mums tāds ritīgs vīriešu gabals te sanāca. Tā. Un ar viss, kas mums ir liekas, redziet, ar to lāpstiņu ļoti labi ar visu. Redziet, viņam ir ļoti labi ir iztecējis siers ārā, jūs ļoti labi varētu redzēt. Viņš nedeg klāt tā kā parastajos karstmaižu aparātos. Tā, un paskatāmies vēlreiz vistiņu. Un tas ir ļoti būtiski. Gribu, lai lauviņa man pienāk pa drusku tuvāk. Ir tiešām gaļiņa jāņem nost, tad, kad viņa ir ļoti, ļoti slapja. Es tādu varbūt neraksturīgi to teicienu teikšu, bet jebkura no gaļiņām ir jāņem nost un jāuzliek virsū šiem šķīvītim, burtiski ir kaut kāds vāciņš, trauciņš, un burtiski 2 minūtes 3 jāpatur. Grillā cepot ir jāatcerās viena ļoti laba lieta, viena svarīga lieta, ka noņemot gaļu, zivis, dārzeņus, viņi turpina gatavoties jau 2-3 minūtes, jo tajā mazajā gabaliņā ir ļoti liela temperatūra, tur ir 400 grādi,
Un tā sula, viņa izlīdzinās pa visu to gaļas virsmu, bet viņa neiztecēs ārā. Ja jūs gribat sulīgu gaļu,